Ūdensvīri, kas sagaidāms 26. gada janvārī, to mēs tūlīt pārbaudīsim. Sāksim ar kopējām mēneša enerģijām, kas ūdensvīriem būs aktuāls janvārī. Tā, skatāmies. Kaut kāds jauns starts. Abas mums ir tādas starta kārtas nulīte. Kaut kas vecais nonulējās, un jūs ieiet kaut kādā jaunā fāzē. Un dūzis arī par to, ka kaut kas jauns iesākās, to skatīsimies tad, uz ko tas vairāk balstās uz attiecībām vai uz darbu. Tas var būt arī, ka jūs, kā daudzi janvārī sāk jaunu dzīvi, ka jūs tiešām apņemsties kaut ko jaunu iesākt un to arī realizēsiet. Lai kas tas būtu, tad jums tas izdosies, jo zižļu dūzis, tā ir uguns, tas ir dedzība, tā ir tiešām ne tikai vārdi, ne tikai kaut kas tur sapņaini izsapņots, bet ka jūs ejat un darat, lecat tajā jaunajā, vai tā ir diēta, vai pašvērtējums, vai remonts mājās, jums būs spēks to izdarīt. Tā, paskatāmies tagad attiecību sfēru atsevišķi, kas janvārī ūdensvīriem gaidāms partnerattiecībās. Tā. Te varētu būt tiešām kaut kāda romantiska iepazīšanās tiem, kam ir aktuāli, vai ka jūs spējat jaunā tādā dziļākā līmenī savas attiecības esošās izvest. Ja pārš, šis mums ir tieši par kaut ko tādu jaunu, svaigu, tikko sākušos, romantisku, jo tas ir mums jūtu pārši. Un šī savukārt, tas ir no vecākajiem arkāniem, kas strādā ar tāro, tad tā ir nopietna tēma. Un ja iesāksies kaut kas jauns, vai nu jaunas attiecības, vai nu kaut kāds tāds jauns posms jūsu esošajās attiecībās, tad tas būs nopietni, tas nebūs tāds vienas dienas jautājums, jo šī te kārts mums ir tāda karmiskā, nopietnā kārts, kas mūs arī ved uz garīgo attīstību. Kā kaut kādas jums pārmaiņas nopietnas attiecībās uz labo pusi. Darba sfēra ūdensvīriem, ko sola janvārī, kādas tēmas būs aktuālas darbā. Tā, abas zižļu kārtas un viena pēc kārtas 7, 8, interesanti, kā sakrita. Tas nozīmē, ka jūs kaut ko izdarot smagu, kas jums liksies, kaut ko negribās varbūt, vai varbūt kaut kādas pienākumi, kas jums ir uzkrauti, ko jūs vairs nezināt, vai varat vēl pavilkt, tad ar tiem tiekot galā, jūs izejat arī, tā kā var teikt, jaunā līmenī, tāpat kā attiecībās jums tur bija, ka pavirzīsies kaut kas uz tādu garīgi dziļākus tēmu, tad darba sfērā arī izpildot kaut ko negribās, jūs izejat jaunā līmenī, kur jums paverās jaunas iespējas, jaunas durvis. Tad skatāties atkarībā no tās jūsu situācijas. Varbūt ir jāveic kaut kādas pārunas, piemēram, jūs darbā strādājat un tikai darat to, ko jums uzkrauj. Te mums ir 2 cilvēki, ja jūs aiziet un pastāstat par to, kas jums liekas par grūti, vai ko jūs gribētu mainīt, vai kā jūs redzat, ka citādāk var darīt to darbu, tad jums iedod atslēdziņu vai risinājumu, un šī situācija atrisinās. Tie, kas meklē darbu, tad arī izskatās, ka jums ir jāiziet vēl kaut kāds posmiņš, jāpasūta vēl CV vai jāiziet uz intervijām, kaut kādu to grūto darbiņu jāizdara, un tad durvis atverās un viss sanāk.
Un vēl no orakula kārtīm jums būs padomiņš janvārim, uz ko koncentrēties ūdensvīriem janvārī. Tā, piepildīsies kaut kāda vēlēšanās. Tā kā noteikti vēlaties, gan saulgriežos, kas mums tagad būs, gan jaunajā gadā, jo vēlēšanās piepildīsies. Domājiet, vizualizējiet to, galvenais ar to iekšējo sajūtu, kā jūs jūtaties, ka tad tas, ko jūs vēlaties, piepildās. Un jaunais gads jums to atnesīs, jau jaunais mēnesis, ja jau janvārī piepildīsies, vai tas ir darbs vai attiecības vai kaut kas, kas jums tur ir kopējā janvāra enerģija, jums rādīja, ka jums izdosies tas, ko jūs esat iecerējis, un arī, kur orakula kārts jums sūta ziņu, ka jā, viss izdosies, tikai bišķiņi jāpiestrādā. Ir kaut kāds mazs darbiņš, kas liekas varbūt nepatīkams, ir jāizdara, un viss aizies.